2012. gada nogalē jau tradicionāli vēlamies atskatīties un izvērtēt gada laikā notikušo. Latvijas Volvo kluba biedri šogad īstenojuši daudzas aktivitātes nevien sava kluba biedru, bet arī it visas sabiedrības labā. Latvijas Volvo kluba biedri, fóruma lietotāji un atbalstītāji. Šīs gads strauji tuvojas noslēgumam, un var jums teikt, ka šogad esam izdarījuši ļoti daudz labu darbu. Esam kopīgi tikušies vairākos mūsu rīkotos pasākumos, kā arī esam vērsušies pie sabiedrības. Esam piedalījušies lielajā talkā, ko organizēja Uldis Andersons, pēc Nika viņš būs Svensons, un paldies viņam par to, kā arī esam paveikuši daudz sabiedrības labā. Esam noorganizējuši pasākumu bērniem Ķeipenes pagastā un Gaiķu pamatskolā. Vēl personīgi gribētu pateikt paldies Inārai un Tālim Plankoviem, pēc Nika viņi būs Tallinna, par palīdzību pasākumu organizēšanā un atrisināt dažādas sarežģītas jautājumus. Paldies Ingum Uzoliņam, pēc Nika viņš būs Ingus, par teicamu galvenā admina darbu. Paldies, jāsaka, arī Rolandam Martisonam, Niks viņam būs Rolis, par fórumu sakārtošanu un jautrības uzturēšanu kluba pasākumos. Bet mums ir laiks ballītei! Visiem Latvijas Volvo kluba biedriem un fóruma lietotājiem svētkos un jaunajā gadā novēlu piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto un atrast meklēto. Lai zem jūsu svētku eglītes ir 3 atslēdziņas – veselībai, laimei un mīlestībai. Katram auto esot dvēseli, katram Volvo noteikti tādi ir. Priecīgi Ziemassvētkus jums un jūsu draugam Volvo. Mēs novēlam mīļus, ģimeniskus Ziemassvētkus visiem Volvo kluba biedriem un mūsu atbalstītājiem. Sniega baltumu, egles zaļumu, mājas siltumu, Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!